Neaizmirstuls ir skarblapju dzimtas lakstaugi. Šajā dzimtā ietilpst arī, piemēram, lakači un tauksaknes. Ja ieskatās vērīgāk neaizmirstuls ziedos, var redzēt, ka dažiem ziediem zieda centrālā daļa ir dzeltena, bet citiem tāda pabalējusi. Izrādās, ka šī dzeltenā krāsa ir labi pamanāma aputeksnētājiem, bet pēc aputeksnēšanas un ziedam novecojot, krāsa mainās uz gaišāku toni. Ja jūsmojot par neaizmirstulēm fonā dzirdi šādu troksni, tad zini, ka esi netālu no dižrēbā dzeņa ligstas. Dobumus ligzdošanai dzeņi izskaļ paši, turklāt šajā procesā piedalās gan mātīte, gan tēviņš. Arī olu inkubācijā un mazuļu barošanā iesaistās abi vecāki. Bet šī vilkzirnekļa dāma savus pēcnācējus nesā līdzi. Tas zilganās krāsas plācenītis ir olu kokons, kas piestiprināts pie vēdera mugurpuses. Arī pēc izšķilšanās kādu laiciņu mazie zirnekļi pavada uz mātes muguras, līdz sāk patstāvīgu dzīvi. Krusta zirnekļa mātīte olu kokonu rudens pusē paslēpj kādā plaisā, aiz mizas vai citā labā vietā. Jaunie zirnekļi izšķiļas nākamajā pavasarī pēc pārzīmošanas. Pēc izšķilšanās kādu laiciņu tie turas kopā, bet tad izklīst katrs savā dzīvē. Daudzas vientuļās bites iekārto ligzdas zemē izraktos tuneļos vai dobos augos, piemēram, niedrēs, bet šīs sugas griezēja bites, kā bērnistabs izmanto pamestas gliemežu čaulas. Pēc olu izdēšanas un barības krājuma sagādāšanas šīs bites gliemeža čauliņu rūpīgi paslēpj zem sīku zariņu un stiebriņu kaudzītes. Katrs stiebriņš tiek rūpīgi novietots vispiemērotākajā vietā. Ar katru nākamo stiebriņu kaudzīte top arvien lielāka, līdz beidzot gliemeža čaula vairs nav redzama, un ar to arī celtniecības darbi noslēdzas. Kamēr vieni cenšas kaut ko paslēpt, citi tikmēr cenšas uzmanību pievērst. Piemēram, šīs svītrēnās vairogblaktis ir pamanāmas jau pa gabalu. Līdzīgu sugu mums Latvijā nav, tā kā sajauku ne ar ko citu nevarēs. Turklāt tā ir arī ļoti bieži sastopama suga. Vēl pamanāmāk to padara tas, ka nereti vienā vietā var novērot daudzus desmitus īpatņu. Gan pieaugušās blaktis, gan to mazuļi sūc augu sulu. Augu sulu sūc arī ragainā cikāde. Tās ir viegli atpazīstams pēc diviem specifiskiem atpakaļ vērstiem izaugumiem, kas šīm cikādēm piešķir miniatūru vēlnēnu izskatu. Interesanti paskatu kukainis ir arī skarpīmuša. Tēviņiem vēdera pēdējie posmi ir uzliekti un augšup vērsti, bet pats vēdera gals atgādina skorpionu vēdera galu ar dzeloni. Skarpīmušs ir cilvēkiem pilnīgi nekaitīgi kukaiņi, kur lielākoties pārtiek no beigtiem vai netik beigtiem kukaiņiem, kurus mēdz noķiept arī zirnekļiem no zirnekļu tīkliem. Uzturā lieto arī augu izcelsmes barību, piemēram, nektāru. Runājot par uzturu, vai esat jau izmēģinājuši, kā garšo parastās sērpiepes? Angliski sērpiepi dēvē arī par meža vistu, jo gan garša, gan tekstūra atgādina vistas gaļu. Lielākoties aug uz dzīviem un mirušiem lapkoku stumbriem. Meklējot sērpiepes, var gadīties atrast arī šāda paskata augus. Šī ir 4 lapu čūskoga. Lai gan oga izskatās labi servēta, viss augs ir indīgs. Runājot par čūskām, neliels atgādinājums, ka glodenis nav čūskas, bet gan bezkāju ķirzekas. Nejauciet ar gludeno čūsku, kas Latvijā ir reti sastopama un aizsargājama čūska. Gan čūskas, gan glodenis kustina savu mēli, lai uztvertu smaržu molekulas. Kad mēle tiek ievilkta, šīs molekulas tiek pārnestas uz mutes dobuma augšējā daļā esošo Jākopsona orgānu. Glodens barojas gan ar kailgliemežiem, gan sliekām, gan citiem mīkstiem bezmugurkalniekiem. Noteikti apēst arī šo spriežmešu kāpuru, ja tiktu klāt. Nosaukums sprīžmetis ir par godu kāpuru pārvietošanās veidam, kā redzams, tas tiešām sprīžo. Un Latvijā mums ir vairāk nekā 300 sugu šādu sprīžotāju. Jāpiebilst, ka sprīžmeši ir tauriņu kārtas dzimta,
kurā ietilpst tauriņi, kas galvenokārt aktīvi ir naktī. Dienas laikā, lai izvairītos no putniem un citiem plēsējiem, tie atpūš uz kādu kokstumbru vai lapas apakšpusēs. Labi paslēpušās ir arī putu cikādas nimfas, jeb jaunā paudze. Kā jau nosaukums pasaka priekšā, putu cikāžu mazuļi izdala šķidrumu un veido šādas putu mājiņas, kurās paši netraucēt dzīvo un sūc auga sulu. Netraucēti un diezgan nemanām dzīvo arī parastais nostoks. Šie pikucīši nav sūna vai aļģe, bet ciāna baktēriju kolonija. Ciāna baktērijas mēdz dēvēt arī par zilaļģēm, kaut gan, kā jau minēju, tās nav aļģes. Parastais nostoks Latvijas dabā ir bieži sastopams, bet ikdienā netik pamanāms, jo bieži aug uz augsnes starp sūnām, bet sastopams arī uz citiem substrātiem. Sausā laikā tas saraujas, kļūst ciets, gandrīz melns un nemanāms, bet tiklīdz uzlīst lietus, tas strauji uzsūc ūdeni, uzbriest un pārvēršas glumos pikučos. Mikroskopā var redzēt, ka baktēriju šūnas veido tādas kā virknes, jeb krēles. Zaļganā krāsa arī nav nejauša. Šīs baktērijas veic fotosintēzi un ražo ne tikai sev nepieciešamos ogļhidrātus, bet arī skābekli. Jauku būšanu dabā un līdz citai reizei!